ASV bruņoto spēku virspavēlniecība Eiropā sadarbībā ar ASV vēstniecību Latvijā un Daugavpils novada domi šī gada jūnijā uzsāk civilmilitārās sadarbības projektu Naujenes bērnu namā. Lai atzīmētu renovācijas darbu uzsākšanu, 8. jūnijā notika projekta atklāšanas ceremonija. ASV Gaisa spēku Nacionālās gvardes karavīri kopā ar Latvijas bruņoto spēku militārajiem inženieriem veiks renovācijas darbus ēkā, kur dzīvo Naujenes bērnama pusauģi. Darbu kvalitātes pārbaudu nodrošinās konkursa kārtībā izvēlētais vietējais apakšuzņēmējs Sijā Diton Būve, kas veic arī sākotnējos demontāžas un projekta sagatavošanas darbus, nodrošinās materiālu piegādi un tehnisko ekspertīzi. ASV militārajiem inženieriem šādi darbi nav jāveic pirmo reizi. Līdzīgi remontdarbi veikti citās Eiropas valstīs un tepat Latvijā. Un tas ir kārtējais projekts, kas apliecina abu valstu ciešo sadarbību. Dažus gadus atpakaļ mēs aizsākam jau par tradīciju kluvošu Latvijas un Amerikas militāro inženieru sadarbību, lai palīdzētu vietai sadarbībai. Esmu gandarīta, ka šodien mums ir iespēja šo sadarbību redzēt dzīvē. Esmu pārliecināta, ka šī sadarbība turpināsies arī tad, kad darbi šeit būs pabeigti jau tuvāko mēnešu laikā. Šādi projekti sniedz gan apmācību iespējas karavīriem, gan taustāmu labumu vietējiem iedzīvotājiem. Tā atzīmējas ASV bruņoto spēku pārstāvis majors Noā Dēls. Es saprotu, ka nekādi labi apstākļi nevar aizstāt ģimeni, bet mēs mācīsim, mēs rakstīsim citus projektus, bērnus dzīvot sabiedrībā un kļūt par viņas labiem biedriem. Es ļoti ceru, ka karavīru un mūsu uzņēmēju sadarbība būs veiksmīga. Un mēs, kā pašvaldība, kā novada pašvaldība, esam gatavi atbalstīt šo projektu un, protams, ka esam gatavi arī piedalīties citos projektus, ja tādi vēl būs. Patiesas prieks šodien jūs visus šeit redzēt. 53 mazas un ļoti lielas sirsniņas, priecīgas un laipnas, ka jūs var šodien sagaidīt šeit. Katra dvēselīte ir cietusi no dažādām vardarbībām. Un šeit no mums viņi gaida ne tikai mīlestību, bet arī labu attieksmi, cienījamo atbalstu, ēkas, ēdamo. Pateicoties šim projektam, mēs ceram, ka viss tagad uzlabosies. Man ir liels prieks jūs visus redzēt šeit. Šī humanitārā, civil-militārā saskarsmes projekta sākumā, kurš man ir liels prieks jau ir kļuvis par ikgadēju un parāda Amerikas Savienoto Valstu kā nācijas attieksmi pret mūsu nāciju, pret mūsu nākotni un mūsu bērniem. Daugavpils novadā karavīri nav pirmo reizi, tā jau arī ir 3. reize, kad mēs esam šeit. Un dod savu ieguldījumu mūsu nākotnē, mūsu bērnu izglītības un viņu dzīves apstākļu uzlabošanā. Man ir vēl liels prieks, kad šādi pasākumi nes arī lielu iespēju mūsu karavīriem, gan Latvijas, gan Amerikas Savienoto Valstu, sadarboties savā starpā, mainīties pieredzē, iegūt pieredzi vienam no otra. Es gribu teikt lielu paldies Amerikas Savienoto Valstu armijai Eiropā, kas ir finansējuši šo projektu, un es vēlos teikt ar lielu paldies Amerikas Savienoto Valstu vēstniecībai, kā arī Daugavpils domei novada par sadarbību, kas ir ļausi mums būt šeit un uzsākt šo projektu. Svinīgās ceremonijas laikā klātesošos ar priekšnesumiem priecēja Naujenes bērnama audzēknes, Naujenes jaunatnes iniciatīvas un sporta centra breakdance grupa un Naujenes mūzikas un mākslas skolas akordeoniste. Projekta atklāšanas ceremonija noslēdzās ar vēstījumu bērniem iekapsulēšanu vietā, kuras projekta noslēgumu plānots uzstādīt tēlnieka Ivo Folkmaņa veidoto gliemazi, kas simbolizēs mājas.
Rekonstrukcija izmaksās 183,000 ASV dolāru. ASV un Latvijas militāro inženieru sadarbība pie Naujenes bērnama rekonstrukcijas noslēgsies šī gada jūlija beigās, kad arī plānots nodot atjaunoto objektu.